Čau visiem! Šodien 13. aprīlis 25. gada un esam ieradušies Sedas purvā. Šajā video izstaigāsim Sedas purva Sedas apli. Dodamies ceļā! Sedas purva viens gals atrodas apmēram 2 km no Sedas pilsētas. Tas ir apmēram starp Valmieru un Valku. Izveidoti 2 pastaigas loki. Viens ir Sedas loks, kas ir 4,2 km garumā, un Jarcēna loks nedaudz virs 5 km. Abi pārgājienu pastaigu loki savienoti savā starpā ar papildus vēl 2,5 km taku. Tā kā, ja ir vēlēšanās, var noiet visu. Mēs šodien iziesim Sedas purvu, to pirmo loku virzienā, skatoties no Sedas. Dzelzceļa sliežu pārslēdzējs. Taka ir taisnstūra formas. Tagad būsim nogājuši vienu taisnstūru garāko malu. Esam sasnieguši Sedas purvas skatu torni, putnu vērošanas vietu. Dodamies augšā. Šāda ainava pavarās no skatu torņa platformas. Šajā vietā pie skatu torņa ir pagrieziens, bet ļoti prasās izvietot papildus norādītas. Krūmā jau uzgāja tāda maza līgzdiņa. Diemžēl vēl tukša. Tā kā tikai tagad lielam vairumam putnu sākas perēšanas sezona. Gan jau kāds apdzīvos. Pie skatu torņa ir pagrieziens, bet tuvākā takas norāde, kuru mēs atradām, atrodas uz šī bērza.
Mēs esam nonākuši T-veida krustojumā. Tieši pretī uz bērza ir norāde pa labi. Tā būtu 2,5 km gara taka līdz Jērcēnu purva takai. Savukārt mēs dodamies pa kreisi. Turpinām savu pastaigu pa Sadus purva loku. Sadus purva taisstūrveida loku esam izgājuši. Čau! Uz tikšanos kādā no nākamajā video.